Ļoti bieži tiek runāts mums apkārt par imūnsistēmu, tiek pieminēta imunitāte. Varbūt mēs it kā zinām, kas tas ir, bet ja būtu kādam vēl jāpastāsta, tad iespējams mēs aizdomātos. Imunitāte tas ir kopums, viss mūsu organisma darbības kopums, kas aizsargā mūs pret ārējās vidas nelabvēlīgiem faktoriem, kas palīdz mums izveseļoties dažādu slimību gadījumā. Faktiski imunitāte ir tāds jēdziens, bez kura mēs nevaram iztikt. Tikpat kā mēs nevaram iztikt bez asinsrites un elpošanas, tikpat arī mēs nevaram iztikt bez organisma aizsargas spējām. Un imunoloģija ir nozara, kur pēta šīs organisma aizsargas spējas, kur pēta imūnās sistēmas funkcijas, jo imūnā sistēma nav tikai dažas izolētas asins šūnas, tā ir vesela orgānu sistēma, līdzīgi kā tā ir gremošanas sistēma, elpošanas sistēma un pārējās. Un būtībā es uz šo brīdi nevaru pat iedomāties varbūt nevienu medicīnas nozaru, kur nebūtu saistīta ar imunoloģiju lielākā vai mazākā mērā. Mēs nevaram lietot zāles pret augstu asinsspiedienu, neizmērot šo asinsspiedienu. Tāpat mēs nevaram lietot kādus imūnstimulātorus vai korektorus, nesaprotot, kādā stāvoklī ir mūsu imūnsistēma. Un te pat tiešām ir jāveic izmeklējumi. Viena lieta ir, mēs pacientu apskatām, izmeklējam fizikāli, novērtējot varbūt viņu konstitucionālo tipu, ādas, gļotādu stāvokli, kāda ir limfmezgli pacientam, uzklausot viņu sūdzības, uzklausot to, ar ko pacients ir slimojis, bet ar to vien ir par maz. Mūsu specialitātē ļoti daudz, kas ir atkarīgs no laboratorās diagnostikas. Pacientam tiek ņemts asins paraugs, un tad sākās šis te sarežģītais analizēšanas etaps. Un būtībā ir vesela virkni parametri, kur mēs varam noteikt sākot ar asins šūnām, ar to skaitu, ar to funkcionālo aktivitāti, līdz pat tam, ko konkrētās imūnu šūnas izdala, kādas ir šīs bioloģiski aktīvās vielas, kas ietekmē mūsu organismu darbību, kas saskaņo mūsu organismu darbību, kas liecina par aizsargas spējām. Tātad nekādas ārstēšanās uz savu roku noteikti jākonsultējas pie speciālista. Protams, infektologs ir persona numur 1, kurš strādā ar šiem hepatīta slimniekiem, līdzīgi kā arī jūs pieskārāties otrai tēmai onkoloģijai, kas ir nemazāk sarežģīta un grūta. Bet abas šīs patoloģijas ir uzskatāmas par hroniskām slimībām un tātad nepārprotam ietekmē arī organisma imūnsistēmu. Es domāju, ka būtu liederīgi apskatīt, cik tad varbūt šī imūnsistēma ir ietekmēta. Mana joma ir audzēimunoloģija. Es strādāju onkoimunoloģijas jomā, un līdz ar to varbūt tā ir sfēra, kuras arī vairāk pārzinu. Un noteikti var teikt, ka tās terapijas metodas, kuras tiek lietotas gan vienā slimību grupā, gan otrā, ir gana traumējošas, gana, kā mēs gribētu teikt, faktiski imūnsupresīvas. Proti organisma aizsargspējas mazinošas. Ja ir iespēja pacientiem līdzēt ar tā saucamajiem imūnmodulatoriem vai imūnkorektoriem pēc attiecīgas laboratorisko analīžu veikšanas, imunologa konsultācija ir nepieciešama. Tad varētu palīdzēt pamatslimību norisē un atvieglot pamat ārstēšanās radītās komplikācijas blaknes un iespējams reducētu arī simptomus. Imunoloģijas klīnikā tiek konsultēti pacienti ar dažādiem sekundāriem imūndeficītiem, arī primāra imūndeficīta gadījumā, kā arī ar autoimūnām saslimšanām.